Gaidīju, kad uzgriezīs šo Valtera basketbola skolas personības. Un te es tev vienkārši saucu kādu cilvēku, un tev jāiedod tāda pirma asociācija. 1, 2 teikumi būtībā. Un es sāku ar Aivu Otersonu. Talsos, no Talsiem. Es sēdzu man, ka es iemetu 81 punktu. Jā? 19 trīnīšiem. 19 trīnīšiem. Tas joprojām ir rekords. Nē, tāpēc nācās paņemt uz Valtera basketbola skolu. Labi. Mārtiņš Skirmans. Mārtiņš Skirmberts, volejbolists, mākslinieks. Viņš kaut kāds skolu darīs tādu. Interesanta personība katrā gadījumā. Kādā ziņā interesanti? Nu tā, rokas viņam bija tā, ka viņš bija tā kā pielīmēts pusmetra klāt. Jā. Nē, nu cilvēks no volejbola atnākt uz basketbolu. Nu, es domāju, Samuēlos varētu kaut ko pamācīties. Labi. Nu, Samuēlā mēs redzēsim laukumā. Nē, Skirmans arī jau. Nu, Jūras Kalniņš arī tāpat bija, arī mūsu VFA, kas bija. Armands Šēle. Armands, nu, žēl to čālu arī. Nu, varēja vairāk basketbolā sasniegt. Varēja vairāk. Pārāk arī aizrāvās ar to nakts dzīvi. Tāpat kā visu tā paudze. Talantīgākais savu laiku spēlētājs? Kustībās. Kustībās. Metiens jau nebija viņam. Metiens jau nebija, bet kustības kādas. Nestandards pilnīgs. Kas ir talantīgākais tā laika, manas paudzes, ja mēs sakam? Jo viņi visi manas paudzes. Tie tusētāji bija manas paudzes. Grūti pateikt, tādu supertalantu Porziņu nebija. Jā. Nu, tomēr no viņiem, ja tu saki, ka Šēle nebija, jo manā skatījumā Šēle bija talantīgākais. Nebija. Nosauc citu? Viņam nebija tāda, kas NBA varētu spēlēt, nebija. Labi, no savas paudzes talantīgākais. Kristaps Valters. Kristaps Valters. Varēja pēc būt. Talanta, jā? Jā, nu viņam bija piespēle, viņam viss bija, varbūt viņš būtu paudzies uz kādu 1,95 m. Un ja viņš būtu tāds nopietnāks, viņš NBA mieris uz 100% būtu spēlējis. Viņš bija vienīgais no tā bara, kas varēja spēlēt. Nē, nu labi. Kambala ar spēku, ātrumu, Biedriņš ar savu tādu vību. Grūti, nebija tāda baigā talanta, kas tur ķipa, nepiepildīja savus sapņus. Nebija tāda. Labi. Raits Grafs. Raits ir, tā kā es aizgāju uz dārziņu. Viņš ir Kristapienā dārziņā bija. Ja? Tas bija garākais šlanks. Ja? Un tad, iedomājies, Kristaps tur 5 gadi. Viņš jāņem ir uz basketbolu. Kristaps viņu tā kā noskata. Viņa vienā grupiņā. Tā viņš arī, ja viņš nebūtu vienā grupiņā, viņš basketbolu nekad nebūtu spēlējis. Es domāju, tādā līmenī nekad nebūtu sasniedzis. Tas viņam bija jāsaprot. Labi. Andris Biedriņš. Jā, es uzskatu, ka Andris pirmais cēmlauzs, kas Latvijā parādīja, ka var tikt NBA. Praktiski, tā, godīgi sakot, ar tādu īpašu talantu, jā, tādu fizisko, tādu nav. Viņš nebija tāds baigi. Bet tur ir talants vai darbs tomēr? Darbs, gan talants, gan fiziskie rādītāji. Jā, Un attieksme pareizi arī, viņš Latvijā diezgan nenovērtēts, es domāju. Viņš diezgan nenovērtēts. Tas, ka, kā viss tas trakākais karjerā ir tad, kad tu aizēji un tev skatās pēc pēdējiem gadiem, nevis pēc pirmajiem. Jāstās pēc kā tev gāja. Tad nesen bija Twitter izlikts arī, kur viņš 31 punktu ir visas spēles noretvītoja. Apskatieties, kā viņš tad spēlē. Viņš tak varēja palikt NBA un vēl titulu izcīnīt, es domāju. Bet redz, viņam titulu nebija galvenais. Tieši tā. Kristaps Janičēnoks. Arī, godīgi sakot, manuprāt, viņam karjera bija laba. Karjera bija laba un kaut kur viņam pietrūka tāda vīrišķība. Arī augums. Priekš tā 2., 3. numuru viņš pa maz bija. Tā, lai vēl kaut ko sasniegt. Bet talants bija. Metiena talants vai ne? Jā, ne vispār basketbolā tā. Viņš zināja, ko gribēja. Kaspars Kambala. Tas ir... Saprot, es ar viņu tēvu kopā VF sporta skolā bijām. Es teikšu tā. Tad, kad viņš atnāca, es domāju, ka
Nu, ka tās ir dūls, bet nu, šitas būs vēl dūlāks. Bet redz, viņš ir lielāks, talantīgāks, spēcīgāks. Nu, tad vienreiz bija tā, kad mēs sporta pilī trenējamies vienmēr. Ja? Un tad vienu dienu izdomājām, vai iesim paslidot, hoķu uzspēlēt. Nu, beidzās to, ka viņš nokrit, kaut kur sasitās un gals. No tā laika vairāk neviens negāja. Vairāk slidot uz sporta pili. Tā kā, nē, nu, unikāls vispār. Unikāls fiziskās dotības. Viņam tā patīk trenēties fizisko. Nu, basketbolā arī ļoti labi tāda ķermeņa izjūta viņam ir tāda. Nu. Varbūt tā īvība pietrūka, bet es domāju, viņš arī NBA spēlētājs bija. Arī kaut kur kaut kas nepaveicās. Es vēl no sevis pārkāpjot bišķiņu varbūt spēles noteikums un TV4 tēmai pieliek klāt vēl vienu personību, varbūt ne Valtera basketbola skolas, bet kopumā cilvēks. Gunts Indriksons. Jā, nu Gunts vispār, es tev teikšu, ideālists. Ideālists, kurš nemācēja tikt ar naudu galā. Viņam bija tik daudz naudas, ja, ka viņš vienkārši, zin kā, viņam te pietrūka nu, tāda biznesa izglītība. Kur, kad, cik, jā, nu, viņš kādreiz pa lēto visu uzpirka, jā, un tad, kad viņam tas viss bija, nu, viņš traks, es domāju, futbolam viņam tur piemineklis jāliek to, ko viņš ieguldīja futbols attīstībā, un viss, un nebūtu vispār futbols. Viņš to basketbolā būtu ielicis, es domāju, tur. Nu labi, bet redz, futbolā var kaut ko dabūt apakaļ. No, jā. Tikai uz NBA sagatavot arī tos pašus 500,000, ne vairāk. Ar kādu ideju tev izdevās viņu pārliecināt savā laikā iesaistīties tajā visā mēs pasaulē? Jau labi draugi bijām tādā ziņā. Ja kas. Mums bija zemes gabals kopā piederēja hipodromā, kur arēna bija. Es viņu noziedoju Latvijas Basketbola Savienībai. Viņš nopelnīja. Tu savu pusi noziedoji. Jā, tāda bija laika. Valdi, Cepurnost. Es kāds esi ideālists bija. Valdi, tu biji ideālists. Cepurnost.